šodien balsot, kādēļ tu par viņu balsoji? Es jums pateikšu godīgi, es nezinu. Ar izslēgšanas metodi. Es ceru, ka tiks ieviests kaut kas jauns. Es tomēr uzskatu, ka ir vajadzīgs kaut kāds pārmaiņas Latvijā un vislēkt grozās vienu un tie paši cilvēki. Tāpēc, lai Latvijā būtu svaigs gaiss, lai būtu jaunas idejas, jauni cilvēki. Nē, es jums pateikšu godīgi, es nezinu, par kuru partijas tikko nobalsot, tāpēc, ka es to darīju uz cūceni. Jo es nezinu, par kuru partiju lai balsotu. Nav neviena. Es esmu lasījusi internetā, izlasīju. Neviena nav tāda, kas man uzrunā. Es biju vienu laiku pārliecināts, ka es balsošu par visu Latvijai, un visu laiku biju pārliecināts, bet klausoties visas debatas, kas notika televīzijā, gan LNT, gan Latvijas pirmajā, tad nepārliecināja vairāk, un tad, man izvēle krita par labu, starp diviem valdiem ilgi svārstījos. Vienīgais, es izņemu krievalodīgās partijas, kas bija, tas bija. Es līdz šim brīdim patiesībā pat nezināju, par ko balsot. Nē, tas nav saistīts ar partiju. Tas ir saistīts ar to, ka man liekas, ka šajienas cilvēki dzīvo pārāk noslēgti saistībā ar pārējo pasauli. Kāda būtu tā ideālā partija? Tas tā ātrumā nenodefinēšu. Man liekas, ka ideālā partija būtu tāda, kas tic kopējai vērtībai. Man liekas, ka tagad vēl joprojām ir tā sistēma, ka katrs rauj to deķi uz savu pusi vairāk vai mazāk, un es nejūtu tādu kā sinerģiju to partiju starpā, un es joprojām neredzu, kad viņas tā kā mēģina panākt tādu kopēju labumu valstī. Neviens nav ideāls, bet... Neviens jau nav ideāls. Es domāju, ka ideāla partija mums vispār tāda kā tāda nav, jo viņas ir tik daudz, vispār arī atšķirībā no citām valstīm. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums īstenībā. Katrā partijā varētu būt kaut kādas atsevišķi cilvēki, atsevišķi idejas, par kurām es neesmu pilnībā apmierināts, bet šī ir tā optimālākā no visām, kas ir. Vispār valsts iekārta būtu savādāk vajadzētu veidot. Es politikai neticu patiesībā, es arī valstī neticu. Es ticu anarhijai. Katrā ziņā man liekas, tiem, kas vadīs valsti, viņiem ir jābūt cilvēkiem, kas ir izglītoti ekonomiskā jomā, jo valsts palielam arī tāds saimniecisks aparāts, un kurš ir vai nu pelnošs, vai nu nepelnošs. Galvenais ir, lai viņiem būtu augstākā izglītība, lai viņi būtu tādi izglītoti. Ideālais variants būtu, kam es arī piekrītu, ka tu varētu likt, ir 10 partijas un sanumurēt viņas. Kad tu tai dod 10 punktus, tai dod 9 un tā. Grūti pateikt, es nezinu, jauniem ar galvu. Mēs šodien aptaujājām pie vēlēšanu iecirkņiem cilvēkus, un daļa teica, ka viņi vēl līdz pēdējiem brīdim nav pieņēmuši nekādu izvēli, par ko balsot. Un ka viņiem pašlaik nav nekādas partijas, kas šķistu labākā un tur ideālākā. Un tad mūsu jautājums visām partijām ir, ko jūs esat darījuši nepareizi, ka šie cilvēki nav gājuši uz vēlēšanu iecirkņiem ar mērķi balsot tieši par jūsu partiju? Un šajā gadījumā ir tiešām vainojams tas laiks. Un tad, ko jūs varētu darīt nākamajās Saeimas vēlēšanās, lai šos cilvēkus, kuri nav gājuši ar tādu mērķi balsot par Saskaņas centru, nākamajās vēlēšanās likt viņiem balsot par jums? Un šajā gadījumā mums patiesībā ir jānoskaidro, vai tie cilvēki ir tepat, un viņi tik tiešām, viņam tā dalība vēlēšana procesos ir apnikusi, vai tie cilvēki ir nomākti ekonomiskām un finansiālām problēmām un aizbraukuši projām no Latvijas un dzīvo un strādā iespējams kaut kur ārzemēs. Un attiecīgi arī šajā gadījumā es domāju, ka vadoties no minētiem secinājumiem būs tad iespējams arī izvērtēt, cik lielā mērā tad arī veltīt savas pūles un arī resursus, lai minētus cilvēkus piesaistītu līdzdalībai politikā. Es domāju, ka prioritāte nav piesaistīt konkrēti Nacionālajai apvienībai. Prioritāte ir to, lai latvieši apzinās, ka ir šīs zemes saimnieki, ka viņi var noteikt savu valsts un savu tautas likteni. Un tad arī vēlēšana aktivitāte būs gan augsta. Tas nav tāds formulējums jautājums, jo mēs nezinām, patreiz rezultāti absolūti nav zinām. Redziet, visiem tu mīši nevar būt. Mums ir vēl joprojām pietiekoši daudz diezgan līdzīgu partiju. Un, protams, ka vēlētājiem
kurš varbūt ikdienā, tā kā šeit esošie politiķi katru dienu nesako līdzi tik sīki, viņam ir grūti izdarīt izvēli, jo viņš neredz lielas atšķirības. Lielāka partija, tā ir konkurence lielāka. Konkurence lielāka gan par sarakstā iekļūšanu, gan par, teiksim, jebkurā gadījumā par kaut kādu ministru vai jebkuru citu amatu. Ja? Tā kā no tā sabiedrība tiek iegūsta. Mēs aicinām cilvēks iepazīties ar programmu, iepazīties ar mūsu vīziju, ar mūsu redzējumu par to, ko un kā darīt. Mūsu programma ir sarežģīti skaidrojama vai vēl labāk būtu pateikt sarežģīti pārdot, grūti pārdot. Tāpēc, ka viņi ir realistiski. Kādu 10, 20 gadi un būs mums laimības zeme.